Labdien! Es iešu pēc jau ierastās schēmas, tad izstāstīšu to, ko mēs esam šī gada laikā labu uzradījuši programmā. Protams, bez manām izstāstītajām lietām ir daudz, kas vēl izdarīts, bet tātad pēdējās svaigākās un svarīgākās lietas. Un tāpatās arī iezīmēšu nākotnes plānus, jaunos risinājumus, kādus mēs plānojam. Principā jau šī gada laikā realizēt. Un tātad par izdarīto, viens no risinājumiem, kurš uz web balstīta pasūtīšanas sistēma, kuru uzņēmumi iestādes var izmantot savu iekšējo pasūtījumu apkopošanai, tad, ja struktūrvienībai nepieciešams preces, tad caur šo sistēmu pasūtīt preces centrālajai noliktavai sagādes daļai. Tāpat būtisks izmaiņas ir skārušas autotransporta modulis. Mēs esam vienkāršojuši atskaitīšanās mehānismus, tātad ceļazīmes aizpildi, un arī pilnveidojuši pašapkalpošanās portālu. Līdz ar to tātad autovadītāji var atskaitīties paši par savu patērēto degvielu. Un esam integrējuši loģistikas un apgādes realizācijas moduļus. Tagad viņi savā starpā ļoti labi sazinās, un tad pastāstīšu par šo risinājumu. Un iezīmēšu tātad nākotnes darbus, tad risinājums, kā tad tos krājumus, kurus mēs struktūrvienībā esam saņēmuši, kā viņus norakstīt. Norēķinu rēķins, pastāstīšu, kas tas par zvēru ir. Un tad vēl viens mobīlais risinājums. Tad meistarklasē stāstīšu par elektroniskajiem pasūtījumiem, tad mobīlajiem telefoniem. Tātad nākotne mums ir izveidot risinājumu, kā var veikt noliktavas uzskaitu, izmantojot visādus mobīlos telefonus, kā var efektivizēt savu darbu. Tad pirmais risinājums – iekšējie pasūtījumi. Tad organizācijās ir daudz struktūrvienību. Katram struktūrvienību savai saimnieciskai darbībai izmanto kaut kādus resursus, krājumus, preces, papīru, slimnīcā zāles. Un ir centrālā noliktava vai sagādes daļa, kur atbild par šo te krājumu sagādi. Un viņai nav informācijas, kas tad katrā no šīm te nodaļām ir beidzies, kādas preces ir vajadzīgas. Katra no nodaļām tad sniedz sagādes daļai informāciju, ko viņiem vajag. Un šobrīd tā, ka tā informācija tiek nodota tur telefoniski, sastopam koridorī, pasaka, man tur beidzies papīrs vai man tur tonerim vajag nomainīt. E-pastā aizsūt, cits līmlapiņu pielīmē sagādniekam pie datora. Tālāk sagādniekam ir uzdevums šo te visu informāciju apkopot un saprast, ko kuram piegādātājam tālāk pasūtīt. Mūsu piedāvātais risinājums ir šo te komunikāciju starp struktūrvienībām un sagādes daļu aizvietot ar tādu iekšēju internetu veikalu, kur katra no struktūrvienībām var internetu vidē veikt pasūtījumu, un tālāk jau šie pasūtījumi struktūrētā veidā nonāk sagādes daļā, kur viņi var veikt tālāk jau pasūtījumus piegādātājiem, tad jau izmantojot loģistikas modulu. Šis te risinājums, viņš ir veidots līdzīgi kā internetu veikals, līdz ar to lietotājiem, kas ar viņu strādās, nebūs vajadzīgs kaut kāds īpašs priekšzināšanas, viņš intuitīvi uztverams. Tā kā ir veidots web vidē, tad arī nav piesaistes kaut kādām darbstacijām, tad no jebkura datora, kur ir pieejams internet pieslēgums, šī struktūrvienība var veikt savu pasūtījumu. Informācija ir par preču grupām, par precēm, ar attēliem, aprakstiem. Tad
visa informācija, kas vajadzīga attiecīgai struktūrvienībai, lai par precēm, lai veiktu šo te pasūtījumu. Iespēja ir arī pasūtīt ātrā pasūtījuma forma. Bieži vien struktūrvienības pasūta vienu un to pašu preci atkārtoti, un viņas tos kodus preču jau zina no galvas. Lai nevajadzētu tur skraidīt cauri visam preču sarakstam, ir iespēja arī vienkāršā formā ievadīt preču kodu un pasūtīt šo te preci. Tālāk šie te pasūtījumi nokļūst saskaņošanas plūsmā, tad mēs varam viņus saskaņot ar atbildīgajām personām, tad vai šī struktūra vienība var pasūtīt tās preces, kur viņi ir iecerējuši pasūtīt, vai pietiek finansējuma. Un rezultātā visi pasūtījumi, iekšējie pasūtījumi nokļūst loģistikas modulī, kur jau sagāde var viņus apkopot pa piegādātājiem. Tad ir dažādas struktūra vienības pasūtījušas līdzīgas preces, un tad sagāde redz, kurš piegādātājs attiecīgās preces piegādā, un var veikt tālāk jau pasūtījumus uzreiz piegādātājiem. Šeit tad nekāda informācija nav jāpārvada, visa informācija jau mums ir sistēmā, atliek uzģenerēt šo te loģistikas pasūtījumu piegādātājiem. Tālāk jau, kad preces ir atnākušas noliktavā, viņas jau uzreiz ir rezervētas attiecīgām struktūrvienībām, viņas tā nevar aizņemt kāds cits, un no šiem te iekšējiem pieprasījumiem, iekšējiem struktūrvienību pasūtījumiem mēs varam gan ģenerēt iekšējās kustības pavadzīmes, tātad pārvietot krājumus no centrālās noliktavas struktūrvienību noliktavām, gan arī veikt uzreiz norakstīšanu. Tātad ir iestādes uzņēmumi, kur šos te krājumus neuzskaita struktūrvienībās un uzreiz pie saņemšanas viņus noraksta. Tad galvenie ieguvumi ir tas, ka mēs atbrīvojamies no šīs te nevajadzīgās komunikācijas, kuras rezultātā mēs zaudējam gan laiku, gan arī var rasties kādas kļūdas, pārvadot šos te pasūtījumus no e-pastiem, telefonu sarunām un līmlapiņām. Kā arī nodrošinām to, ka ir organizētāka šī te pasūtījuma plūsma, pārskatāmāka, un arī struktūrvienībām ir informācija par to, kad preces viņi saņems. Nākamais risinājums - autotransports. Mums ir mašīnas, kuras patērē degvielu. Dažkārt tā degviela nenokļūst mašīnās, bet nokļūst benzīna kannās. Lai to novērstu, tiek prasīts atskaitīties par patērēto degvielu. Protams, neviens arī negrib daudz laika ieguldīt šo te atskaišu veidošanā. Tam atskaitēm ir jābūt vienkāršām, sevišķi, ja mēs gribam, lai tās atskaites veidotu paši auto vadītāji. Līdz ar to mēs esam šī gada laikā būtiski vienkāršojuši ceļazīmes ievadas formu. Vairāk mums nav atlikumi pa katru dienu. Tā rezultātā ir vienkāršota gan ievadas forma, gan arī mēs esam samazinājuši dažādu kļūdu risku. Tātad ceļazīmē atliek, tad varam reģistrēt maršrutus, kur attiecīgo transporta līdzekli ir braukšanas mērķis. To informāciju var ielasīt tālāk iekšā ceļazīmē, un viņš sarēķina tātad nobraukumu un rādījumu, odometra rādījumu līdz. Ja nevēlaties reģistrēt maršrutus, tad pietiek ar to, ka var arī perioda beigās norādīt tikai odometra rādījumu līdz. Tālāk viņš sarēķina pēc normas degvielas patēriņu, kādam būtu jābūt uz šo nobraukumu. Varam ievadīt informāciju par iepildīto degvielu, to arī var ielasīt iekšā no
no degvielas uzpildes stacijām caur Excel veidnēm un norādam atlikumu beigās, kā rezultātā iegūstam faktisko patēriņu un vai no ekonomiju vai pārtēriņu. Tad rezultātā, lai aizpildītu ceļazīmi vienkāršākā variantā, pietiek aizpildīt principā 3 laukus. Ceļazīmi ir aizpildīti. Šī ir Horizon ievadu forma. Mēs arī esam nodrošinājuši ceļazīmes aizpildi webvidē. Tas nozīmē, ka arī autovadītāji paši var uzreiz aizpildīt ceļazīmi sistēmā. Nav nepieciešams rakstīt viņus uz papīru un pēc tam likt kādam datoraoperatoram pārvadīt viņus atkal sistēmā. Nu, un tieši tāpatās kā Horizon ievadu formā, šeit mums ir iespēja norādīt maršrutus, ielasīt jau iepriekš norādītos maršrutus, informāciju par degvielas saņemšanu, un šeit jau kopsavilkums par attiecīgo periodu, kāds ir nobraukums, kāds ir patēriņš. Pēc normas faktiskais patēriņš, nu, attiecīgi beigās ekonomija vai pārtēriņš. Tāpat web vidē ir iespēja iegūt informāciju arī par pašu autotransporta kartiņu un informāciju gan par ceļazīmēm, riepu komplektiem, tehniskajām apkopēm, remonta darbiem. Tad viss šī informācija autovadītājiem web vidē ir pieejama. Un viņi to var izmantot, lai plānotu savus darbus. Nu, tad ar šo risinājumu mēs nodrošinām gan to, ka degvielu neviens nelietderīgi nepatērēs, gan arī to, ka šī atskaitīšanās par patērēto degvielu būs gana vienkārša un neaizņems daudz laika. Nākamais risinājums ir loģistikas un apgādes realizācijas integrācija. Un līdz šim tirdzniecības un grāmatvedības nodaļās, tad, kad tirdzniecības daļa saņēma pasūtījumu no klienta, un klients varbūt nebija tas labākais maksātājs, viņam vajag izrakstīt priekšapmaksu, tad nācās zvanīt, sūtīt e-pastu grāmatvedībai, ka vajag izrakstīt priekšmaksas rēķinu. Nu, tā ir atkal lieka komunikācijas starp šīm abām nodaļām. Vēl viens dokuments, šie dokumenti var savā starpā atšķirties, jo rasties kaut kādas cilvēcīgas kļūdas, pasūtījumu pamainam, priekšmaksas rēķinā neveicam izmaiņas. Nu, gala rezultātā esam tur grāmatvedību ievadījusi priekšmaksas rēķinu, gaidam maksājumu no klienta. Klients samaksā, grāmatvedība ievada iekšā maksājumu uzdevumu, piesaista viņu pie priekšmaksas rēķinu, bet tirdzniecības daļā nav informācijas. Šī priekšmaksa ir saņemta, nav saņemta, varam piegādāt preci klientam vai nevaram. Atkal nākas zvanīt uz grāmatvedību, jautāt vairāk kārtīgi, kad klients samaksās, kad mēs varēsim veikt piegādi. Nākamais esam noskaidrojuši, ka varam veikt piegādi. Tālāk tirdzniecības daļa izraksta klientam pavadzīmi, piegādā preces, bet mums ir vēl šī pavadzīme jāpiesaista klāt pavadzīmē jāpiesaista klāt priekšmaksas rēķins. Atkal jāinformē grāmatvedība, kad ir jāveic šādu piesaisti, liekas papildus darbs. Mūsu risinājums, savienojot šos abus moduļus, nodrošina to, ka pasūtījumā jau uzreiz ir iespēja norādīt to, ka par pasūtījumu būs nepieciešama priekšapmaksa. To informāciju norāda jau pieņemot pasūtījumu, un šī informācija tālāk jau iespaido apgādes realizācijas atskaites. Un tālāk jau tad, kad ir saņemts maksājums, tirdzniecības daļai ir informācija par to, kad priekšmaksa ir saņemta, un mēs varam veikt preču piegādi. Un attiecīgi tālāk veicot jau preču piegādi, izveidojas automātiski no loģistikas pieprasījumu ģenerējot pavadzīmu, automātiski izveidojas arī piesaistes apgādes realizācijas modulī.
rezultātā, tad nedaudz par pašu risinājumu. Tad, lūk, mums ir klienta pasūtījums, loģistikas pasūtījums. Šeit apakšā ir iespēja norādīt informāciju par priekšapmaksām, pilnīgi analoģiski kā priekšmaksas rēķinā. Līdz ko mēs norādām šo te informāciju, tā automātiski fonā izveidojas priekšmaksas rēķins. Un viņš sinhroni tiek uzturēts kopā, līdz ko veicot labojumus pasūtījumā, attiecīgi viņš ietekmē arī priekšmaksas rēķinu. Nu, tālāk veicot maksājumu, mēs piesaistam šo te priekšapmaksu, ja pasūtījumu pie maksājuma. Informācija tirdzniecības daļai, ka par šo te pasūtījumu ir saņemta priekšapmaksa, ka viņa ir bijis vajadzīga, ka viņa saņemta. Varam veikt piegādi un uzģenerējot jau pavadzīmu, automātiski ģenerējot pavadzīmu, automātiski izveidojas piesaiste pie priekšmaksas rēķina. Tad nav šīs te paralēlās plūsmas ar priekšmaksas rēķiniem jāveic. Nu, tad galvenie iegūmi. Līdzīgi kā citur datus ievadam vienreiz, nav mums cilvēcīgo kļūdu uz datu vairāk kārtēju ievadi. Un tirdzniecības daļai ir pilna informācija par to, ir saņemta priekšapmaksa, nav saņemta priekšapmaksa, varam piegādāt preces vai nevaram. Tālāk par plānotajiem darbiem. Tad krājuma norakstīšana webā. Esam struktūrvienībās dabūjuši krājumus, viņus kaut kā vajag arī norakstīt. Šobrīd kāds bieži vien notiek, ir grāmatvedība, kura sagatavo preču atlikumu atskaiti, vai nu viņu izdrukā vienkārši uz papīra un nosūta uz attiecīgo struktūru vienību vai izsūta Excelī, un tālāk jau struktūru vienību skatās, kādi atlikumi viņiem ir, cik daudz preces ir atlikumā, koriģē vai no Excel vai tai pašā atskaitē pieraksta, kas ir atlikumā, jeb kas ir jānoraksta, un šo te informāciju tālāk nodod atpakaļ grāmatvedībai, kura cenšas šo te informāciju ievadīt sistēmā. Nu, protams, tur atkal ir kaut kādas nesakritības, kaut kas par daudz norakstīts, kaut kas par maz. Sākas riņķa dans starp attiecīgo struktūru vienību un grāmatvedību. Dokumenti jālabo, jāceļ. Mūsu risinājums ir tāds, ka nodrošināt to, ka struktūra vienība pati jau sistēmā var veikt norakstīšanu un var veikt to web vidē un samērā vienkāršā un ērtā formā, lai, teiksim, nebūtu nepieciešams tur papildus apmācīties un tas nebūtu apgrūtinājums attiecīgiem lietotājiem. Tad šeit te mēs varam redzēt informāciju ne tikai par to, kādas preces mums ir atlikumā, bet visu apgrozījumu, kāds ir bijis noteiktā periodā. Cik man bijis uz mēneša sākuma, ko es esmu saņēmis, cik daudz preces esmu izsniedzis, kāds ir atlikums beigās. Tāpat šo te skatu es varu skatīties par noteiktu preču grupu. Tad man nav uzreiz viss garais preču saraksts priekšā. Es varu atlasīt vienu preču grupu, apstrādāt, atlasīt otru preču grupu, apstrādāt un beigās krāt informāciju par to, kuras preces vēlos norakstīt. Un tad katrai tai precei mēs varam tabulārā veidā ievadīt iekšā, vai nu cik es gribu norakstīt, vai arī informāciju par cik man ir atlikumā. Viņš automātiski sarēķina norakstāmo daudzumu. Tad, principā līdzīgi kā struktūra vienības šobrīd saņem atskaits vai nu uz papīra vai Excelī, līdzīgā veidā izveidota ievadu forma webvidē, kas nodrošina tālāk to, kad jau šī informācija ir sistēmā, viņu var arī palaist pa saskaņošanu, tad saskaņot ar atbildīgajām personām, vai viss ir kārtībā, vai drīkst tādos apjomos
struktūra vienību veikt norakstīšanu. Un tālāk jau nonākot šim norakstīšanas pieteikumam grāmatvedībā, grāmatvedība jau uzģenerē tikai norakstīšanas pavadzīmi. Un tālāk visas grāmatvedības darbības, grāmatošanas tālāk. Nu, tad atkal šī informācija nav mums jāpārsūta no viena cilvēka otram cilvēkam. Viņi uzreiz automātiski nokļūst sistēmā un izslēdzot kaut kādus cilvēcisko kļūdu risku, ātrāka informācijas aprite. Nu, vienkārši norakstīšanas forma, kas nozīmē, ka mums nevajadzēs apmācīt tos cilvēkus, kuriem tas darbs būs jādara. Tad, diezgan intuitīvi saprotam, kas tai formā ir jāvada un kas jādara. Var. Šeit ar krājumiem ir domāts preces, saimniecības preces, kancelējas preces, tāds. Preces, tie nav pamatlīdzekļi, ne inventārs. Jā. Nākamais, norēķina rēķins. Kas tas tāds ir? Mums šobrīd sistēmā visu laiku ir bijis tā, ka saņemšanas pavadzīme pildīja gan preču saņemšanas funkciju, gan arī norēķinu funkciju. Bet ir situācijas, kad, piemēram, ir ūdens piegādātājs, viņš mums diezgan regulāri piegādā ūdeni. Un katru nedēļu atved ūdeni un izraksta pavadzīmīti par to, ka viņš ir atvedis ūdeni. Mēs to pavadzīmīti parakstam, un tas piegādātājs mēneša beigās vēl izraksta rēķinu par to, ka viņš ir tur visu to ūdeni, ko viņš ir vedis mēneša laikā. Līdz šim sistēmā tātad grāmatvedība vada rēķinu, un jautājums, vai tas rēķins ietver to informāciju, kas ir bijuši šajās te mazajās pavadzīmēs, tad līdz šim grāmatvedība ņēma mapes, šķirstīja, tad kādas pavadzīmes mēs esam saņēmuši un vai piegādātājs ir ielicis iekšā pareizi informāciju, vai viņš nav ielicis kaut kādu lieku pavadzīmu vai pavadzīmu par nepareizu summu. Mēs šobrīd esam izdarījuši tā, ka nodalījuši šo te funkcionalitāti, kas attiecas uz preču saņemšanu no norēķina funkcionalitātes. Tātad atsevišķi sistēmā tiek vadīt iekšā šīs te mazās pavadzīmītes par saņemto ūdeni, kas ir iknedēļas un bieži. Un tiek ievadīts rēķins, kurš darbojas tikai norēķiniem, tātad iespaido tikai jau kreditoru parādu, un kurā mēs norādām šīs te pavadzīmes, kuras ir mēneša laikā saņemtas. Un šeit mēs varam redzēt uzreiz, kāda summa mums bija attiecīgajās pavadzīmēs, un nokontrolēt to, vai šīs te summas sakrīt ar to, ko piegādātājs ir norādījis jau uz piestādītā rēķina. Līdz ar to mēs varam izkontrolēt, vai piegādātājs mūs nešmauc, un nodrošinām to, ka process ir pārskatāms. Un visbeidzot, tātad mobilā noliktava. Tātad šobrīd noliktavā tiek saņemtas preces, izsniegtas preces. Noliktavas darbinieks skatās uz pavadzīmi, kas tur rakstīts ir, ko piegādātājs ir piegādājis. Tālāk pavadzīme nonāk pie datora operatora, kurš šo te pavadzīmi ievada iekšā sistēmā. Mūsu risinājums, piedāvājums ir šo te datora operatoru aizstāt ar mobīlo aplikāciju, kas jau brīdī, kad mēs izsniedzam vai saņemam preces, mēs šajā te aplikācijā uzreiz reģistrējam attiecīgo darījumu. Un šī te informācija bez neviena starpnieka uzreiz nokļūst sistēmā tiešsaistes režīmā.
Pirmie soļi šim risinājumam ir spērti. Mēs esam izveidojuši elektronisko pasūtījumu sistēmu, par kuru es tātad stāstīšu tūlīt meistarklasē. Sīki un smalki nodemonstrēšu. Aplikācija tad bāzēta uz Android un iespēja tātad reģistrēt klientu pasūtījumu sistēmā, kur automātiski nonāk Horizonā. Tas ir pirmais solis, lai mēs tālāk ietu un varētu automatizēt šo te noliktavas uzskaiti un līdzīgā veidā reģistrēt arī noliktavā veiktās transakcijas. Tad mēs varētu tur preču saņemšanu, noskanēt svītru kodus, kas ir saņemti, un viņš automātiski nokļūst uzreiz Horizonā. Vai veikt, teiksim, kādu pasūtījumu komplektēšanu. Mēs aplikācijā redzam, kādas preces klients ir pasūtījis, mēs viņus atzīmējam aplikācijā un uzreiz no šī te pasūtījuma sistēmā izveidojas pārdošanas pavadzīme. Nu, principā arī, teiksim, iekšējai kustībai pārvietot no vienas noliktavas uz citu noliktavu. Arī izslēdzam tātad šo te starpslāni, to datoru operatoru, kuram ir vēlreiz jāpārvada dati sistēmā, nodrošinam to, ka pasūtījumu plūsma un dokumentu plūsma ir daudz ātrāk un operatīvāki dati par noliktavas uzskaiti. Tad kopsavilkums par darīto. Tad, principā, mēs esam orientējušies vairāk uz dažādiem pašapkalpošanās risinājumiem, kur sistēmā datus neievada kaut kādi datoru operatori, bet tieši tas cilvēks, kas atskaitās vai veic preču norakstīšanu, tad pats ievada datus par sevi, nevis liek kādam citam viņus ievadīt. Otrs virziens ir dažādas mobilās aplikācijas, e-pasūtījumi, mobilā noliktava un risinājumi, kas uzlabo procesus, vienkāršo procesus, automatizē procesus, kā loģistika priekšmaksas, norēķina rēķins. Jā, tas no manas puses viss. Pēc 10 minūtēm tiem, kuriem interesē sīkāk redzēt, kā strādā šie te elektroniskie pasūtījumi, un iespēja būs arī pašiem paspaidīt uz planšetes un veikt pasūtījumu.